Labdien! Pārskatīsim enerģijas vairumtirgu ietekmējušos notikumus šī gada 15. nedēļā. Ārkārtīgi bažīgs ir bijis pasaules enerģijas vairumtirgus pagājušajā nedēļā, un divi galvenie faktori tam ir gan Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, gan arī karadarbība tuvajos austrumos. Precīzāk, Krievija ir pilnībā iznīcinājusi lielāko ogļu spēkstaciju Ukrainā, Kijivas reģionā, un arī turpinājusi uzbrukumus gāzes infrastruktūrai, it īpaši lielajām pazemes gāzes krātuvēm Ukrainā, kur lielākā no tām ir arī lielākā Eiropā un sasniedz teju 200 terawatstundu aizpildījuma apjomu. Un otrkārt, Izraēlas karadarbība Gazas joslā un sestdienas un svētdienas naktī notikušais Irānas atbildes uzbrukums ar vairāk kā 300 dronu un balistisko raķešu vienībām pa Izraēlu. Lielākā daļa no tām tika veiksmīgi atvairītas. Kopumā jau kopš aprīļa sākuma naftas tirgus būtiski vērtē šo naftas ražotņu un naftas piegādes ceļu apdraudējumu, kā rezultātā naftas cena iepriekšējās divās nedēļās pieturās pie $90 par barelu, un ir sagatavoti arī aptuveni analītiski novērtējumi balstoties uz iepriekšējo konfliktu ietekmi uz vēsturiskajām naftas cenām, ka ja turpinās Izraēlas un Irānas konfrontācijas, tad naftas cenas kāpums var būt robežās par +5, +10 par barelu. Savukārt, ja Irāna ar Izraēlu uzsāktu tiešu atklātu karadarbību, tad naftas cenas kāpums ir iespējams līdz aptuveni $150 par barelu. Pārējie faktori iepriekšējo divu nedēļu fonā ir bijuši mazāk būtiski. Starptautiskā enerģijas aģentūra ir mazinājusi savu prognozēto pieprasījumu gada otrajai pusē naftas produktiem. OPEC dalībvalstis turpina samazinājumu, lai gan pašu prognozēs ir pretēji enerģijas aģentūrai, ka nafta un tās produktu pieprasījums gada otrajā pusē varētu tomēr pieaugt. Un tālāk pārējot pie ogles un dabasgāzes cenām, abiem šiem resursiem pagājušajā nedēļā būtiski palecās cena oglei līdz aptuveni $120 par tonu, dabasgāzei nākamā mēneša piegādēji TTF indeksam līdz pat aptuveni 30–31 eiro par megavatstundu. Un tur tirgus ir skatījies, ka šī iepriekšējās nedēļas skatījumā nākamā un aiznākamā nedēļa būs vēsākas, līdz ar to augstāks pieprasījums. Oglei, protams, nelielu daļu ietekmes atstāja arī Baltmoras tilta sagraušana, kā rezultātā ir mazāki eksporta apjomi no ASV. Tāpat turpinās plāni un tiek virzītas sankcijas Krievijas ogļu piegādes kompānijām. Eiropas Savienībā tiek arī izstrādāts likumprojekts, kurš atļaus katrai Eiropas Savienības dalībvalstī ierobežot vai aizliegt Krievijas gāzes importu pilnībā. Un, protams, kā jau minēju, Krievijas raķešu uzbrukumi gāzes krātuvēm Ukrainā arī tie ietekmē cenu augšupējošu virzienu. Kvotas tirgu gan saistīti ar ogļu un dabasgāzes iespējumu pieprasījumu kāpumu nākamajās divās nedēļās, ir arī indikācijas, ka Vācijas rūpniecībai ir lielākas ražošanas un tātad arī emisiju prognozes. Un kopumā arī kvota strādā kā apdrošinošs finanšu instruments. Līdz ar to, ja pasaulē ir nemieri, karadarbība vai kādi citi paaugstināti riska faktori, tad daudzas tirdzniecības kompānijas un investīciju kompānijas veiks cenu fiksējošus darījumus gan naftai, gan oglei, gan dabasgāzei, gan arī emisijas kvotām, tāpat arī zeltam un stabilajām valūtām kā Japānas jēna un Šveices franks.
Pagājušajā nedēļā Nord Pool spot elektroenerģijas tirgū bijusi ar īpašiem iekritieniem cenām. Periodiski arī novērojām, ka daudzās Eiropas valstīs bija negatīvas cenas, tātad tirgū tika piemaksāts no ražotāju puses, ja tie neatslēdz savu ģenerāciju. Tātad Ziemeļvalstu cena ir aptuveni 26 eiro par megawatstundu līmenī, Baltijā cena aptuveni 27,6 eiro par megawatstundu vidēji. Lielo negatīvo cenu iekritieni pamatā ir tādēļ, ka Eiropā pagājušajā nedēļā ir bijis ļoti zems pieprasījums, lai gan ražošana ir salīdzināma un līdzīga kā citās nedēļās, tad īpaši zemais pieprasījums nodiktēja to, ka šajā piedāvājuma pieprasījuma līkņa krustpunkts veidojas tik zemu un iegūstam ļoti zemes Nord Pool spot vidējās cenu vērtības un daudz viet arī negatīvās cenas. Tātad īstermiņa faktoros elektrība ārkārtīgi lielā pārsvarā pār pieprasījumu. Garākā termiņā redzam, ka oglei, dabasgāzei un naftai ir augsti cenu līmeņi, un nākamais gads arī ir saņēmis nelielu palēcienu cenu līmenī. Tātad 2025. gadam 12 mēnešu elektroenerģijas bāzes kontrakts finanšu tirgū Ziemeļvalstīm ir robežās no 42 līdz 48 eiro par megawatstundu, Vācijai aptuveni 93 eiro par megawatstundu līmenī un Polijai virs 105 eiro par megawatstundu. Paldies par jūsu uzmanību! Tiekamies nākamnedēļ!